Esiet sveicināti Samantas pasaciņās. Šī būs pasaku izlase, kas veltīta manai mazajai mīļajai meitiņai Samantiņai. Šodien mēs sāksim ar grāmatu Otfrīds Preislers Mazā raganiņa. Mazā raganiņa dusmojas. Reiz dzīvoja maza raganiņa, viņai bija tikai 127 gadi, un raganai taču tas vēl nav nekāds vecums. Viņa dzīvoja raganas mājā, kas stāvēja vientuļa dziļā mežā. Māja nebija sevišķi liela, jo tā piederēja mazajai raganiņai vienai pašai. Taču viņai šī māja bija diezgan laba, un skaistāku mitekli viņa pat nevarēja vēlēties. Mājai bija dīvains vējā nošķiepts jumts, greizs skurstenis un klaudzoši slēģi. Arī pie mājas bija uzmurēta krāsns. Bez krāsns iztikt nevarēja. Raganas māja bez krāsns nemaz nebūtu īsta raganas māja. Vēl mazajai raganiņai piederēja krauklis, kas prata runāt. Krauklim bija Abraks vārdā. Viņš prata noķert ne tikai labrīt un labvakar, kā to prot arī gluži parasts krauklis, kas mācījies runāt, bet vēl daudz ko citu. Mazā raganiņa viņu augsti vērtēja, vienmēr dalījās ar viņu savās domās un runāja atklāti, jo viņš taču bija ārkārtīgi gudrs krauklis. Apmēram 6 stundas dienā mazā raganiņa vingrinājās buršanā. Burt nemaz nav tik vienkārši, kas buršanā grib kaut ko sasniegt, tas nedrīkst būt slinks. Vispirms tam jāapgūst visi buršanas mākslas sīkumi, tad jāķeras pie kaut kā nopietnāka. Buršanas grāmatā jāapgūst katra lapas puse, un nevienu uzdevumu nedrīkst izlaist. Mazā raganiņa buršanas grāmatā bija tikusi līdz 213. lapas pusē. Pat labāk viņa vingrinājās lietas uzburšanā. Ar grāmatu klēpī viņa sēdēja uz soliņa pie krāsnes un būrās. Krauklis Abraks tupēja viņai blakus un bija neapmierināts. Tev jāuzbur lietus, viņš pārmetļoši ķērca. Bet ko tu uzbur? Pirmo reizi tu liki nolīt baltajām pelītēm, otro reizi vardēm, trešo reizi zēgļu ķiekuriem. Es ļoti gribētu redzēt, kā tu vienreiz uzbursi īstu lietu. Tad mazā raganiņa mēģināja uzburt lietu 4. reizi. Viņa lika uzrasties pie debesīm mākonim, slīdēt turpu un šurpu, un kad tas bija tieši virs galvas, mazā raganiņa uzsauca līsti. Mākonis pārplīsa un sāka līt paniņas. Paniņas! Abraks brīnījās. Liekas, tu esi galīgi zaudējusi prātu. Kam tu vēl liksi līt? Varbūt veļas knaģiem? Vai kurpnieku nagliņām? Būtu tās kaut vai maizes drupačs vai rozīnes. Laikam burot esmu pārteikusies, mazā raganiņa sacīja. Arī agrāk viņa reizēm bija kļūdījusies, bet 4 reizes pēc kārtas. Pārteikusies? Krauklis Abraks ķērca. Varu tev pateikt, kur ir vaina. Tu esi izklaidīga. Ja tu burot domā par kaut ko citu, nav brīnums, ka iznāk pārburties. Tev derētu būt mazliet uzmanīgākai. Tev tā šķiet, mazā raganiņa pārdomāja sacīto. Tad viņa spēja aizvēra grāmatu. Tev taisnība, viņa pikti uzsauca. Pareizi, es esmu izklaidīga. Un kāpēc tad tāda esmu? Viņa paskatījās uz kraukli. Tāpēc, ka man ir dusmas. Dusmas? Krauklis Abraks pārvaicāja. Uz ko? Man dusmas, ka šonakt būs valpurģu nakts. Mazā raganiņa sacīja. Šonakt Blosbergā uz dēju salasīsies visas raganas. Nu un tad? Lielās raganas teica,
ka es vēl par mazu raganu dejai. Viņas negrib, ka es tur jāju uz Bloksbergu un kopā ar viņām dejoju. Krauklis centās mazo raganiņu mierināt un sacīja: redzi, savos 127 gados tu nevari prasīt, lai lielās raganas tevi ņemtu par pilnu. Kad kļūsi vecāka, varēsi dejot, cik tev tīk. Ko tu, mazā raganiņa iesaucās? Es jau šoreiz tur gribu būt. Vai tu saproti? Kas mums nav lemts, to labāk aizmirst ātrāk, Krauklis ķērca. Vai no tavām dusmām kas mainīsies? Esi prātīga. Tur neko nevar darīt. Tāda nu mazā raganiņa sacīja. Es zinu, ko var darīt. Šonakt es jāšu uz Bloksbergu. Krauklis pārbijās. Uz Bloksbergu? To taču lielās raganas tev aizliegušas. Raganu dejā viņas grib būt vienas. Pē, mazā raganiņa iesaucās. Daudz kas ir aizliegts, bet ja tevi nepieķer, viņas tevi pieķers, Krauklis pareģoja. Ko nu, blēņas, viņa atrauca. Es pievienošos citām raganām tikai tad, kad deja jau būs ap vidu un jāšu prom. Pirms tā būs beigusies, burzmā, kas šonakt valdīs Bloksbergā, neviens mani nepamanīs. Kā mazajai raganiņai? Vai būs pieķerta vai nebūs? Un kādi ir viņas turpmākie piedzīvojumi? Jūs, klausītāji, uzzināsiet nākamajās sērijās, jo es esmu nolēmusi, ka šo grāmatiņu es dalu pa vienam mazam jaukam stāstiņam. Paldies, ka klausījāties! Uz tikšanos!